112,608 vēlētāji. Par to, ka ir liels cilvēku pieplūdums, tik vairāk saņemt no tādām vietām kā Sigulda, Jūrmala un Rīgas centrs, tad es gribētu teikt, ka tāds mums diezgan būs korekti pateikt, ka vienā vai otrā reģionā vai konkrētajās vietās, ka šeit gan ir šī iniciatīva atbalstīt vai gluži otrādi viņi galīgi nav atbalstīti. Iespējams, ka tie cilvēki vienkārši ir parakstījušies ne tur, kur viņiem pastāvīgā dzīvesvieta ir deklarēta. Vēl nav saņemtas ziņas no iecirkņiem ārzemēs, taču te jau pilnīgi droši var teikt, ka referenduma ierosināšanai nepieciešamos vairāk nekā 153 000 parakstus neizdevās savākt. Akcijas autori visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK deputāti norāda, ka viņu prāt parakstu vākšana ir izdevusies. Sabiedrības jauniešu absolūti lielākā daļa bija aktīva. Un ar savu aktivitāti viņi pierādīja, ka viņi aktīvi arī turpmāk līdzdarbosies politiskajos procesos, tautas varas realizācijā. Un tas nozīmē, ka mums ir nākotne un mūsu valsts un tautas augstākā vērtība, valsts valoda, latviešu valoda ir cieņā un tauta mostas. Un es ļoti ceru, ka tauta ir gatava 4. atmodei. Nacionālā bloka deputāti uzsver, nekas vēl nav beidzies. Viņu mērķis iekļūt valdībā, kļūt atbildīgiem par izglītības sfēru un turpināt cīņu par latviešu valodu skolās. Atgādinām, ka vislatviešu rosinātās izmaiņas Satversmē paredzēja ieviest pakāpenisku pārēju uz mācībām latviešu valodā, sākot no 1. klases. Šī norma attiektos tikai uz valsts un pašvaldību skolām. Guntis Meisters, Ibo Veiss, TV3 ziņas. Šodien vizītē Rīgas pilī viesojās pensionāri.